Smukākajiem tiltiem, kāds vispār ir Latvijā. Viennozīmīgi. Es pārsteigts vienkārši. Ļoti patīkam pārsteigts. Mēs arī bijām pāris dienas augšā. Arī uzkāpuši un šī gājām. Nu, būs tāda smuka vieta arī bijuši klausīja, kad viss iedies. Stāv cits skaties. Viss kārtībā? Forši? Vakaros patīkam staigāties pilsētas apkārt, skaisti izstāst. Esat jau bijuši? Jā, jau pāris reizes pastaigājām. Nē, no viss apgaismojums pa vidu kolosāli. Jūs esat velosipēdu pārvietojoties vai plānojat arī pār tiltam pārvietoties? Es jau biju vienu dienu pārgājis. Patīkam, ka tas vidus forši. Apgaismojums, soliņas, kolosāli uztaisītam. Mākslas darbs, varētu teikt. Cepur nost. Pastrādājuši labi. Skaisti, jā. Mēs vispār neesam vietējās, bet patīk. No kurienes esat? No Ceisības. Po Jelgavā? Ciemos. Tiltu skatīties? Atklāšana. Tikai laiks ir nelabvēlīgs. Var līdzināties ar Rīgas Lanču tiltu, tikai cerams, ka kāpēji nebūs tā. Jā, tas gan dizainīgs tāds labs trepīgs teicis. Vispār tas arhitektoniskais veidojums visu labs. Супер хорошо для нас, бабушек. А летом будет вообще необычно. Nu, ļoti interesants, man patīk. Skaists. Kas man labi iztaisīts. Es pat nezinu, kā paskatot. Soliņi ļoti forši. Uz tiltu soliņi? Jā, tieši viņi. Izmantos? Domāju, ka jā. Vai forši neko? Prīma. Vajag sarežģīt, gan ir. Man patīk. Nezinu, viņš ļoti smuks. Jā, vakaros ļoti labi izskatās. Ļoti patīkam skatīties Jelgavas attīstību. Piemēram, viss šitais, manuprāt, ir liels nevērtības pagaidām, bet, cerams, ka drīz vien tas pārtaps par lielākām vērtībām. Kā autobraucējiem, sakārtotās ielas, tā gāja tiltars, cerams arī nākotnē viss salas attīstība. Šobrīd tas ir vissvētākais, viscienījamākais, ko es spēju. Es spēju ar savu domu, ar savu radošo spēku, ar savu attieksmi, ar savu darba attieksmi mainīt pasauli, mainīt Latviju, mainīt savu un citu attieksmi pret savu pilsētu, pret savu ģimeni, pret sevi, pret savu tēvzemi. Un šodien zīmīgi, ka mēs esam mūsu valsts pirmā prezidenta, mūsu Jelgavas iedzīvotāja zemgalieša vārdā nosauktajā bulvārī viņu atjaunojuši. Un, protams, kā dāvanu pilsētniekiem, pilsētas iedzīvotājiem. Un šis tilts, lai ir kā zīmīgs savienojums ne tikai diviem krastiem, bet savienojums no pagātnes uz nākotni. Un šodien, redzot šeit šo, es gribētu teikt, tilts ir atklāts!
sveicina.